Sveiki, cienījamie vecāki! Mūsdienu digitālajā laikmetā bērni aug vidē, kur tehnoloģijas ir visapkārt. Planšetes, viedtālruņi un datori ir kļuvuši par neatņemumu ikdienas sastāvdaļu gan skolā, gan mājās. Taču daudz vecāki uztraucas. Kā panākt, lai tehnoloģijas palīdz bērniem attīstīties, nevis kļūt par traucēkli viņa emocionālajai un fiziskajai labklājībai? Pētījumi rāda, ka pārmērīga ekrāna lietošana var negatīvi ietekmēt bērnu miega kvalitāti, koncentrēšanās spējas un pat emocionālu pašsajūtu. Bet no otras puses, digitālās ierīces var būt lielisks mācību un izklaides līdzeklis, ja tās tiek lietotas gudri. Tad kur ir balanss? Šajā video mēs aplūkosim, kā izveidot veselīgus digitālus ieradumus sākumskolas vecuma bērniem. Runāsim par to, kā sabalansēt ekrāna laiku, kā vecāki var būt par labu piemēru un kā nodrošināt bērnu drošību digitālajā vidē. Dalīšos ar konkrētiem padomiem un piemēriem, lai jūs varētu tos viegli ieviest savā ikdienā. Ekrāna laika līdzsvars. Saskaņā ar Austrālijas bērnu veselības centra ieteikumiem, sākumskolas vecuma bērnam ieteicams ekrāna laiku izklaidei ierobežot līdz 1 vai 2 stundām dienā. Bet kā to panākt, ja bērns pats pieprasa vairāk un uzskata, ka visi viņa draugi var lietot tehnoloģiju ilgāk? Pirmais solis ir skaidri noteikt robežas. Vecāki var ieviest ekrāna laika noteikumus. Piemēram, 1. Konkrēti ekrāna laika periodi. Piemēram, tehnoloģija lietošana ir atļauta tikai pēc mājas darba izpildes un ne ilgāk par 30 minūtēm vienā reizē. 2. Bezekrānu zonas. Guļamistabā un ēdamistabā netiek izmantotas digitālās ierīces. 3. Digitālais detoks 1 dienu nedēļā. Piemēram, svētdienās visai ģimenei ir ekrāna brīva diena, kas tiek aizstāta ar pastaigām, galda spēlēm vai kopīgu ēdienu gatavošanu. Lai ierobežojumi būtu efektīvi, vecākiem jāievieš alternatīvas aktivitātes. Piemēram, ja bērns pēc skolas ir pieradis uzreiz skatīties video, vecāki var piedāvāt viņam izvēli starp zīmēšanu, lego celšanu vai kopīgu lasīšanu. Šādi bērns mācās, kā arī ārpus digitālās pasaules ir interesanti un aizraujoši veidi, kā pavadīt laiku. Turklāt, ļoti efektīva pieeja ir bērna iesaistīšana noteikumu veidošanā. Ja bērnam ir iespēja piedalīties sarunā par ekrāna laika noteikumiem, viņš visticamāk tos pieņems un ievēros ar lielāku atbildību. Piemēram, vecāki var kopā ar bērnu vienoties par īpašu laiku, kad visi mājās ieslēdz ekrānus un nodarbojas ar citām aktivitātēm. Vecāku loma un piemērs. Bērni vēro savus vecākus un atkārto viņu uzvedību. Ja mēs paši bieži skatāmies telefonā, pārbaudam e-pastus un sociālos tīklus pat vakariņu laikā, tad nevaram sagaidīt, ka bērni rīkosies citādi. Vecākiem ir svarīgi apzināti radīt digitālās pauzes. Noteikti, kā ēdienreiz telefons tiek nolikts malā un sarunāšanās ar ģimeni ir prioritāte. Izmantot tehnoloģijas kopīgi. Piemēram, spēlēt izglītojošās spēles vai kopā skatīties dokumentālās filmas un pēc tam apspriest tās. Plānot tehnoloģijām brīvu laiku. Piemēram, katru vakaru pirms gulētiešanas veltīt 30 minūtes grāmatu lasīšanai vai sarunām. Lieliska metode ir kopīgais digitālais laiks, kas nozīmē, ka vecāki un bērni vienojas par noteiktiem mirkļiem, kad tehnoloģijas tiek izmantotas kopīgi un mērķtiecīgi. Piemēram, reizi nedēļā var organizēt digitālo stundu, kurā bērns parāda vecākiem savu iecienītāko izglītojošo spēli un pēc tam kopīgi pārunā, ko jaunu viņš ir iemācījies. Svarīgi ir arī parādīt, ka dzīve ārpus ekrāniem ir aizraujoša. Vecāki var ieplānot regulāras aktivitātes, pārgājienus, sporta nodarbības, mākslas darbus vai pat vienkārši kopīgi vakaru ar galda spēlēm, lai bērns iemācītos baudīt dzīvi bez tehnoloģijām. Digitālā drošība. Mūsdienu bērni internetu izmanto ne tikai izklaidei, bet arī mācībām.
Tāpēc ļoti svarīgi ir nodrošināt viņu drošību tiešsaistē. Pirmkārt, vecākiem vajadzētu izskaidrot bērniem, kāpēc nedrīkst dalīties ar personīgu informāciju tiešsaistē. Pat nevainīga informācija, kaut vai skolas nosaukums vai fotogrāfijas, var radīt riskus, ja nonāk nepareizās rokās. Otrkārt, jāizmanto drošības iestatījumi un vecāku kontroles rīki. Daudzi telefoni, planšetes un datori piedāvā iespēju ierobežot piekļuvi nepiemērotam saturam un kontrolēt, cik ilgi bērns pavada pie ekrāna. Treškārt, vecākiem regulāri jārunā ar bērniem par tiešsaistes vidi. Svarīgi ir uzdot jautājumus, piemēram, ko tu šodien interesantu atradi internetā? Vai kāds tev rakstīja kaut ko dīvainu? Tādā veidā bērni iemācās, ka par jebkādām bažām var vērsties pie vecākiem. Papildus tam var izveidot noteikumu, ka bērni interneta vidē drīkst sazināties tikai ar cilvēkiem, kurus viņi pazīst arī reālajā dzīvē. Tas palīdz novērst kontaktus ar svešiniekiem, kuri varētu mēģināt viņus maldināt. Visbeidzot, ļoti svarīgi ir pašiem vecākiem regulāri izglītoties par digitālo drošību. Ir vērts iepazīties ar organizāciju piedāvātiem materiāliem un padomiem, piemēram, drošinternets.lv vai citiem resursiem, kas palīdz izprast jaunākas tendences un iespējamos riskus digitālajā vidē. Vecāku loma bērnu digitālajā audzināšanā ir būtiska. Izveidojot līdzsvarot pieeju, nosakot skaidrus noteikumus un iesaistoties bērna digitālajā dzīvē, mēs varam palīdzēt viņiem izveidot veselīgus ieradumus un droši izmantot tehnoloģijas. Atcerieties, ka jūsu iesaiste un piemērs ir vissvarīgākais faktors bērnu attieksmes veidošanā pret tehnoloģijām. Ja šis video jums bija noderīgs, aicinām dalīties ar to ar citiem vecākiem, kuri arī cenšas atrast veselīgu līdzsvaru digitālajā laikmetā. Kopā mēs varam radīt vidi, kurā tehnoloģijas ir instruments attīstībai, nevis šķērslis ģimenes attiecībām. Paldies par uzmanību!